Līdz šim, līdz 2012. gadam, Saukras novadā pēc būtības darbojas 3 atkrituma apsaimniekotāji, kuriem ar pašvaldību nebija noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, bet kuri šeit bija darbojušies vēsturiski, un šī situācija bija izveidojusies pateicoties tam, kad pēc būtības notika nemitīgas izmaiņas tajā pašā atkrituma apsaimniekošanas likumā, ja, un šobrīd bija skaidrs, ka pats atkrituma apsaimniekošanas likums pasaka mums priekšā un nosaka to, ka pašvaldībai kardināli ir jāiejaucās situācijā un ir jānosaka viens atkrituma apsaimniekotājs savā administratīvajā teritorijā. Protams, ja pašvaldība negrib administratīvo teritoriju sadalīt atsevišķās zonās. Saukras gadījumā Saukras pašvaldība ir teritorijas ziņā pats mazākais novads Latvijā, līdz ar to arī pilnīgi loģiski bija, ka mēs gājām uz to, ka mēs izvēlamies vienu atkrituma apsaimniekotāju savā administratīvajā teritorijā.